Sveicināti remigrācijas tematikai veltītajā Eures raidījuma ciklā. Esi informēts atgriežoties Latvijā. Mani sauc Andris Segliņš, esmu Nodarbinātības valsts aģentūras Eures konsultants un šī raidījuma vadītājs. Šodien un arī turpmāk katru mēnešu pēdējā ceturtdienā 16:00 es aicināšu sarunu dažādu nozaru ekspertus, lai pārunātu jautājumus, kuri būtiski tiem mūsu tautiešiem, kuri apsver iespēju atgriezties Latvijā vai arī vēlās atgriezties Latvijā. Katrs raidījums veltīts noteiktai tēmai, un šodien mūsu tēma ir uzņēmēju darbības uzsākšana Latvijā. Sekojiet mūsu raidījumam, ja jums rodās jautājumi, tad to jūs varat uzdot čata logā. Un šodien uz sarunu esmu aicinājis Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvis. Viens no tiem būs Arta Krūze, vecākā projekta vadītāja diasporas jautājumos, un Ilga Maļina, klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja. Labdien! Labdien! Un iesākumā gribētu jautāt, pastāstīt lūdzu par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras tādiem galveniem uzdevumiem un kāds ir tas jūsu atbalsts uzņēmēju darbības uzsākšanai? Labdien! Paldies par doto iespēju runāt jūsu raidījuma ciklā. Un gribētu arī mazu atkāpi, ka mums ar Nodarbinātības valsts aģentūru jau ir izveidojušas vairāk gadu garumā sadarbību, un tādēļ mēs esam ļoti pagodināti šobrīd pastāstīt nedaudz plašāk par mūsu institūciju, kas noteikti noderēs ārpus Latvijas dzīvojošiem, kādas funkcijas darām un ko mēs varam piedāvāt. Latvijas Investīciju attīstības aģentūrā ir ekonomikas ministrijā paspārnē esoša valsts aģentūra, kas darbojas jau vairāk kā 25 gadus. Un mūsu virsmērķis ir palīdzēt augt uzņēmumiem, sākot no labas un perspektīvas idejas līdz pat pasaules līmeņa atpazīstamiem eksporta tirgos. Tā kā mums tāds plašs darbības lauks, un mūsu tāda vīzija ir arī kļūt par labāku uzņēmēju servisu institūciju Ziemeļa Eiropā, piedāvāt uzņēmējiem ātrus un radošus pasaules līmeņa atbalsta risinājumus, par ko mēs arī šodien runāsim tālāk mūsu intervijā. Un mūsu galvenie virzieni jau no laika galā ir ļoti būtiski Latvijas tautsēmniecībai. Tas ir eksporta veicināšana, investīcija piesaiste, kas ir arī priekšnosacījums Latvijas kā valsts attīstībai gan šobrīd, gan arī tālākā perspektīvā. Un mūsu papildus virzieni, ar kuriem mēs intensīvi strādājam, ir šī turisma attīstība un atbalsts uzņēmējdarbības uzsācējiem, par ko mēs arī šodien parunāsim nedaudz plašāk. Un jauns virziens ir viedo specializācija attīstība, ko mēs saprotam bioekonomika, fotonika, viedie materiāli, biomedicīna, viedā enerģētika, gan arī informācija tehnoloģija, jomas un viedās specializācija, kā arī zinātnes komercializācija. Jo mēs saprotam, ka zinātņu ietilpīga mūsu eksporta nozars un jomas un uzņēmumi ir mūsu nākotne. Paldies! Un pāriesim jau pie tādiem praktiskiem jautājumiem. Pieņemsim situāciju, mūsu kāds tautietis ir pastrādājis ārvalstīs, iegūs jaunas zināšanas, kuras vēlās izmantot Latvijā un grib uzsākt savu biznesu Latvijā. Tad kādi būtu šie pirmie soļi, teiksim, atgriežoties, un kādu atbalstu jūs varat šajā gadījumā sniegt? Jā, ļoti labs jautājums, un mēs no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras puses pirmām kārtām piedāvājam konsultācijas klientu apkalpošanas nodaļā. Protams, mēs ņemot vērā arī šobrīd šo Covid situāciju, konsultācijas tiek nodrošinātas attālināti, tātad vai tas ir MS Teams vai Zooms vietnēs, kā arī atbildam uz iesūtītajiem e-pastiem. Un visbiežāk mēs interesantiem nosūtam maksimālu informācijas klāstu. Mums ir sagatavoti sadarbībā ar kolēģiem citos departamentos dažādi materiāli, kurus mēs iesakam apskatīties. Tās ir apmācības, kādas ir notikušas LIA organizētās. Tie ir dažādi semināri, ko mēs organizējam. Un tas būtu tāds pirmais solis. Tad, kad ir konsultācija, tad attiecīgi mēs jau varam runāt sīkāk par šo biznesa ideju. Protams, uzsākot biznesu vai Latvijā, vai Lietuvā, vai arī Itālijā, pats būtiskākais jautājums, protams, ir jautājums par pašu biznesa ideju. Vai šī biznesa ideja ir
dzīvotspējīga, vai šai idejai būs pieprasījums, vai šī ideja ir eksportspējīga. Un arī bieži vien konsultācijās mēs ļoti ilgi kavējamies pie šī jautājuma, jo tas ir ļoti, ļoti būtiski. Tālāk mēs runāsim par LIA administrētajām atbalsta programmām. Arī jebkurā no atbalsta programmām šie jautājumi ir ļoti svarīgi. Vai tie ir voucheri, vai tie ir biznesa inkubatori, jo faktiski atbalsta programmās atbalsts tiek fokusēts tieši uz šīm eksportspējīgām biznesa idejām, kuras tad uzņēmējs varētu šeit Latvijā īstenot. Ja mēs runājam par uzņēmuma dibināšanu, tad, protams, būtiski jautājumi ir vai šī konkrētā persona ir nolēmusi dibināt SIA vai vienkārši vēlas kļūt par pašnodarbināto personu. Tie ir tie jautājumi, ko mēs parasti pārunājam. Un, protams, jāsaprot, kāds ir šī biznesa apmērs. Vai šī persona plāno viena pati darboties, tad iespējams nemaz nav jādibina SIA, bet tad savukārt būs ierobežotas iespējas saņemt valsts atbalstu. Un tāpēc tas jautājums klāsts ir ļoti plašs, ko mēs varam pārunāt. Ja mēs runājam par tādiem tehniskiem jautājumiem, piemēram, kā nodibināt SIA, protams, jāņem vērā, ka ar to jānodarbojas tātad uzņēmumu reģistrs, un arī tad katrā gadījumā mēs arī izstāstam šīs pamatlietas, kas ir jāņem vērā, ja uzņēmums vēlas dibināt SIA. Protams, ja runājam par nodokļu nomaksu, tad ir būtiski sniegt informāciju par valsts ieņēmumu dienestu, jo tiklīdz tiek veikta saimnieciskā darbība, tomēr ir jāatcerās arī par nodokļiem un kādā veidā tad tiek reģistrēts uzņēmums arī valsts ieņēmumu dienestā. Jā, paldies. Saprotu, ka redzu arī, ka ļoti liels tāds informācijas klāsts ir, un pirmais tātad ar šī biznesa ideja, un jāizlem, tiešām par kādu uzņēmēju darbības veidu tad iet runa un kādas ir šīs vēlmes. Kā ir situācijā, ja, piemēram, mēdz būt tā, ka ģimene atgriežas Latvijā un ir ģimenē aug bērni, kuri varbūt nerunā latviski, ir auguši ārvalstīs, kā vai šāda arī kaut kāds informatīvs atbalsts ir cilvēkiem, kuri nerunā tieši latviešu valodā, varbūt kādās svešvalodās, vai arī tāds ir pieejams? Jā, angļu valodā arī nodrošinam konsultācijas, sniedzam pamata informāciju. Arī, ja mēs skatāmies kopumā valsts pārvaldes mājaslapas, tad arī gan valsts ieņēmuma dienesta mājaslapā, gan uzņēmuma reģistra mājaslapā ir pieejama informācija angļu valodā. Līdz ar ko tad informācijas klāsts ir pieejams angļu valodā un varam tad palīdzēt arī angļu valodā orientēties šai plašajā informācijas klāstā. Taču man šeit būtiski ir atzīmēt, ja uzņēmums dibināts un ir plāns pieteikties kādā no atbalsta programmām, tad šie visi pieteikumi tomēr būs jāpilda latviešu valodā. Un būtiski tomēr, ka uzņēmumā ir cilvēks, kurš runā latviski, lasa latviski un tātad var projektu iesniegumu sagatavot latviešu valodā. Jā, tas ir jāatcerās. Ja mēs tā pastamies atkal tāda arī no tīri tādas praktiskās situācijas, ja cilvēks atgriezies, viņam ir kaut kā tā biznesa ideja, bet tomēr tas finansējums, lai tu biznesu uzsāktu, viņam varbūt nav vai viņš nav pietiekoši. Kā ar kaut kādām atbalsta programmām, kur tieši tie no finansiālā viedokļa jūs varētu atbalstīt? Jā, šis atkal ir ļoti plašs jautājums, un te mēs varam skatīties vairākus aspektus. Varam skatīties LIA administrētās atbalsta programmas, un otrs aspekts arī ir citu iestāžu administrētās programmas. Arī jāatcerās, ka Ekonomikas ministrijas paspārnē ir šis atbalsta programmas pieejamas. Attiecīgi parasti arī klientus informējam par šīm programmām, bet ja mēs runājam par LIA tieši programmām, par biznesa inkubatoriem noteikti ir jārunā par voucheru programmu, par atbalstu eksportam, par arī šobrīd ļoti aktuāla tēma ir Norvēģu finanšu instruments, tātad programmu klāsts ir ļoti plašs, un mēs klientu apkalpošanas nodaļā tad palīdzam orientēties šajā informācijas klāstā, lai klients saprastu, kura ir tā programma, kas tieši konkrētajā gadījumā derētu un arī no kuras tad būtu vislielākā atdeve.
Jā, varbūt par biznesa inkubatoriem mēs nedaudz vēlāk runāsim, bet sākotnēji varbūt par atbalstu eksportam. Tajā gadījumā, kad ir jau uzņēmums nodibināts un uzņēmums plāno eksportēt, mums ir ļoti plašs atbalsta klāsts tieši eksporta aktivitātēm, ne tikai tiešā veidā, kad tiek sniegti granti konkrētām aktivitātēm, kā piemēram dalībai izstādēs, piemēram atsevišķām mārketinga aktivitātēm, vai tas ir telemārketings, bet arī aģentūra sniedz konsultācijas, lai atrastu sadarbības partnerus. Mums ir arī pārstāvniecības ārvalstīs, ar kurām mēs palīdzam atrast sadarbības partnerus un sniegt konkrētu informāciju par konkrēto mērķa valsti. Tad, protams, ja mēs runājam par Norvēģu finanšu instrumenta programmu, kas tikko ir atvērusies un ir paredzēta iekārtu iegādēji jau liela apjoma investīciju projektiem, tad ir jārunā par jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanu ražošanā, kas arī ir ļoti, ļoti būtiski, lai uzņēmums varētu attīstīties un protams, ražot eksportspējīgus un inovatīvus produktus. Un arī šeit pašā Norvēģu finanšu instrumenta programmā plānots, ka vasarā atvērsim arī programmu, kas ir vērsta uz jaunu produktu izstrādi un proti prototipa izstrādi, arī tātad atbalsts pētniecībai un attīstībai būs paredzēta. Un vēl es atsevišķi gribētu atzīmēt šo voucheru programmu, kuras ietvaros mēs veicinām sadarbību ar pētnieciskajām organizācijām, un projektu ietvaros ir iespēja saņemt tātad gan tehniskai priekšizpētei kādam jaunam produktam vai tehnoloģijai, vai arī jau prototipa izstrādei, kā arī dizaina vouchera izstrādei, kā arī, ja ir nepieciešams patentēt jaunu produktu. Un, jā, tad apkopojot iepriekš teikto, programmas ir ļoti dažādas. Šīs minētās programmas jau ir domātas uzņēmumiem, kas jau ir dibināti, kuri jau darbojas Latvijā. Un tas, ka uzņēmums ir jaundibināts, tas nav šķērslis, lai pieteiktos šīm programmām. Ir jāskatās, kāda ir tā biznesa ideja, ko uzņēmums plāno attīstīt. Un pieņemsim, ja tā ir kaut kāda ideja, kas atbilstu voucheru programmai, tad ir jāskatās atbilstība šīs programmas nosacījumiem. Un tieši tāpat tas ir ar pārējām programmām. Tad ir jāskatās, kādi ir programmas nosacījumi un kādas tad ir uzņēmuma vēlmes un kādas ir tās pozīcijas, kurās būtu nepieciešams atbalsts. Jā, redzams, ka arī no finansiālās puses ir plašs atbalsts un dažādos virzienos. Un, manuprāt, ļoti labi, jā, ka ir klientu atbalsta dienas, kurš var parādīt to virzienu un varbūt ieteikt, kur būtu tieši tā labākā programma. Jā, paldies. Pieminējāt arī biznesa inkubators. Varbūt tā īsi, kāds ir šis biznesa inkubatoru galvenais uzdevums, kāds tas iegūms arī? Tad es saprotu, tas ir topošajiem uzņēmējiem, ja? Jeb arī jau tie, kuri arī uzsākuši jau ir salīdzinoši neilgā laikā savu darbību. Kāds ir šis atbalsts? Jā, šī ir ļoti populāra programma. Šī programma bija atvērta šī gada martā, un faktiski 3 nedēļu laikā tika iesniegti vairāk 800 projekti, kuri šobrīd vēl atrodas vērtēšanā. Un arī šoreiz bija tāda arī ļoti interesanta lieta. Mani kolēģi Arta mani papildinās, ka tika pirms inkubācijas sadaļā tika piedāvāts atbalsts arī diasporas pārstāvjiem. Varbūt Arta, tu vari nokomentēt. Jā, šobrīd varētu teikt tā, ka Covid apstākļi radīja jaunu iespēju, kur mēs līdz šim nebijām paredzējuši, jo mums ir doma, ka tieši tā pievienotā vērtība ir strādāt kopā kopienā, biznesa inkubatoros, bet Covid apstākļu dēļ visi strādāja attālināti tiešsaistes režīmā. Un mēs pieņēmām lēmumu, ka mēs varam piedāvāt šo programmu arī ārvalstīs dzīvojošiem latviešiem. Un atsaucībā, ņemot vērā to, ka nebija iepriekš tāda informācija līdz viņiem nonākusi, īsā laikā aizgāja ļoti plaši, un mums bija pieteikumi no dažādām valstīm, es teiktu tā, 25 valstis, sākot no Japānas līdz Kanādai. Protams, arī Eiropa plaši pārstāvēta, 20
5 valstu pārstāvi iesniedz 71 pieteikumu uz pirms inkubāciju. Tas nozīmē, ne tikai padomāja, bet iesniedz pieteikumu. Un šobrīd jau daļa pagājušo nedēļu uzsākusi šīs mācības attālinātā režīmā, un 8 iesniedza uz inkubātoru konkursu. Tas nozīmē to, ka viņš jau ir uzņēmums dibināts Latvijā ar eksporta potenciālu un jau nopietni soli pa solim ceturkšņos ir gatavs progresēt, lai varētu attīstīt savu uzņēmumu. Šis ir fantastisks tāds piemērs un liela atsaucība no cilvēkiem, arī ļoti pozitīvas tādas piezīmes, kad šī ir iespēja viņiem, jo viņi ir daudz domājuši. Ir tāda, ka kādi 5 ģimenes jau šobrīd pārceļās uz Latviju, tā skaitā arī no Kanādas, kas ir liels pārsteigums. Un ir tādi, kas domā arī uz priekšu. Viņi pārcelsies tuvāko gadu laikā, bet šobrīd labprāt jau iesaistās savu ģimenes biznesu turpināt un pārņemt. Tā kā viņi šobrīd jau no vecākiem pārņem vai apskata tās iespējas, kur ir arī īpašumi, ko tur var attīstīt un ņemot vērā savu pasaules pieredzi un zināšanas, iekrājumus vai vēlmi. Un pamatā tā ir ar vēlmi darīt darbu, kas viņiem pašiem patīk, vai viņi paši varētu šo te veidot. Un šī uzņēmējdarbības zināšanas ir ļoti nepieciešamas. Tā skaitā arī tieši zināšanas par aktuālo situāciju, kāda ir uzņēmējdarbības vide Latvijā. Turklāt viņi iegūst šo te kopienu, kas mums jau šobrīd ir milzīgi plaša, un kad arī tie, kas ir absolventi, viņi uzskatām par kopienas locekļiem viens otru atbalstu. Tā kā tas ir tāds fantastisks eksperiments, ko mēs teiktu, bet mēs domājām, ja būs iespējas radīt arī iespējas tālāk tādu turpināt. Bet skatīsimies, kādi būs rezultāti, kā mums ies un kā būs ar finansējumu šim projektam. Jā, manuprāt, arī tiešām ir ļoti laba ideja, un ja vēl esot ārvalstī, var jau būtībā dibināt uzņēmumu, veikt biznesu, atrodoties vēl ārvalstī. Tas tiešām ir ļoti labi un atbalstāmi. Un vēl varbūt tādā mūsu raidījuma noslēgumā, varbūt arī tādu kontaktu informāciju, kur var saņemt visus šos plašo informāciju gan par biznesa uzsākšanu, gan par visām šīm finansiālām atbalsta programmām un arī šīm diasporas programmām. Kur vislabāk būtu šo informāciju iegūt? Es varbūt tieši atbalsta programmām nokomentēšu. Pamata informācija visai par LIA programmām ir pieejama LIA mājaslapā lia.gov.lv, bet ir jāņem vērā, ka aģentūrai ir vēl vairāki resursi, kuros ir iespējams meklēt informāciju. Kā piemēru varu minēt, tieši angļu valodā ir plašs informācijas klāsts lapsuplatvija.com šajā lapā. Un, ja tur ir iespēja izvēlēties dažādas tēmas caur filtru, ir gan diasporas tēma, gan arī par atbalsta programmām, un informācija ir arī angļu valodā diezgan detalizēta. Ir ne tikai par LIA programmām, bet ir arī, piemēram, par Altuma programmām, arī pieejama informācija, kas ir ļoti būtiski šiem cilvēkiem, kas dzīvo tieši ārvalstīs un varbūt pilnībā nepārzina latviešu valodu. Un, ja mēs runājam par LIA klientu apkalpošanas nodaļas kontaktiem, tad es ieteiktu varbūt rakstīt e-pastu, tā būtu visērtāk, tā sākotnēji komunikācija uz e-pastu jautājumiem lia.gov.lv, un tālāk tad jau atkarībā no jautājuma, tad mēs skatītos, vai piedāvāt šo tiešsaites konsultāciju, vai arī mēs jau varētu nosūtīt e-pastā šos resursus, arī dažādu semināru materiālus, kā arī, kas ir ļoti labi, ka LIA piedāvā tādu iespēju pieteikties LIA jaunumiem caur LIA mājaslapu. Un piesakoties šiem LIA jaunumiem, tad uzņēmums nepalaidīs garām kādu sev būtisko informāciju. Kā piemēram, mums katru gadu notiek tāds arī jauno biznesa ideju konkurss, ideju kauss, piemēram, atnāk šī informācija, un tad attiecīgi konkrētais cilvēks tad zina, ka ir šī pieteikšanās atvērta un var jau pieteikties. Arī tieši tāpat par visu programmu atvēršanos tad būs pieejama informācija, arī par visiem semināriem, konferencēm, ko LIA organizē. Jā, paldies. Es varētu papildināt, ja drīkst, jo mums ir arī mājaslapa Invest in Latviju. Šie visu saites mēs ieliksim čatā, tā kā tūlīt redzēsiet. Un noteikti tur mums arī parādīsies jaunais materiāls. Mēs gatavojam relocation guide, kurš tuvākajās dienās būs gatavs un pieejams, kas ļoti detalizēti nebūs
tāds detalizēts, bet ļoti apjomīgs, lai varētu atrast visu informāciju gan par pārcelšanos, gan par darba iespējām, gan par dažādu institūciju pakalpojumiem. Tas mums būs pieejams. Šobrīd jau ir startup guides. Tas arī būs čatā, jūs redzēsiet. Startup guide, kas palīdzēs tieši uzņēmējiem arī saprast situāciju, ja vēlās pārcelties uz Latviju. Un noteikti iesaku arī sekot līdzi Facebook lapām, gan Lijā, gan Lapsop Latvija aktualitātes tiek liktas regulāri. Arī mums ir sadarbība ar Latviešu.com. Daudz jau noteikti ir pamanījuši, ka tiek publicētas gan Latviešu.com portālā, gan viņu kanālos, gan arī latviešu grupās dažādās valstīs aktuālā informācija, kuru mēs uzskatām, ka varētu noteikti noderēt jums ārpus Latvijas esot. Bet aicinu sekot līdzi noteikti, jo daudz notiek šobrīd tiešsaistē, un tas ir pieejams arī neesot Latvijā, vai noskatoties vēlāk. Un Lijā ir YouTube konts, kur ļoti daudz webināri un pasākumi ieraksta formā ir redzami. Un arī, ja jūs piesakaties un redzat Lijā pasākumu kalendārā kādu pasākumu, kas jums interesē, noteikti reģistrējieties, saņemsiet pēc tam informāciju, kur meklēt video ierakstu, jo diezgan daudz šobrīd jau ierakstam. Vai iespēja jau tiešsaistē pievienoties, atrodaties jebkurā valstī, kurā jūs esat šobrīd. Jā, paldies. Es domāju, ļoti vērtīgi un plaša informācija tiem, kuri apsver savu biznesa ideju mūsu tautiešiem. Gribu teikt paldies mūsu raidījumu viesiem, Artai un Ilgai. Paldies arī skatītājiem, kur mums sekoja līdzi. Un gribu aicināt arī mūsu skatītājus pieslēgties arī nākošam raidījumam, tad 27. maijā, 16. Un šī raidījuma tēma būs starpvalstu nodokļu jautājumi. Aicināšu arī šim raidījumam pieslēgties. Un vēl nobeigumā gribu teikt, ja ir kādam no skatītājiem jautājumi, kas ir saistīti ar darba meklēšanu, pārcelšanos uz Latviju vai sociālo drošību vai starpvalstu nodokļu jautājumu, noteikti aicināt kontaktēties ar mums, ar Eures konsultantiem, un mēs individuāli tad sniegsim jums atbildi. Jā, vēlreiz paldies mūsu viesiem un paldies visiem skatītājiem. Visu labu!